Dievs to var un Dievs to dara. Un tas sasaistīts kopā ar to ideju par, kā saka, katra vara ir no Dieva, ja, kas tiek visu laiku proponēti no garīdzniecības, kur... Mēs saprotam, ka Dievs ir miris šajā konkrētajā Brežnijā mazpilsētā. Jautāt, viņš nav miris, tur jau ir tā lieta, un tā ideāla, par ko arī mēs zinām, kad arī aktieris dabūja tiesāties ar baznīcu, ja? Kurš spēlēja to, kas tas proturēs, vai kā viņam sauc. Un šajā niecīgā priestere, labā priestere lomā, kurš ir tieši tādī nevis savi interešu vai kaut kādu tur mūks. Nē, nu tas ir vietējais baļķušs, jā. Un viņi sarunā pie veikala, kur ir tas tāda, nu, tā ir vienīgā katers, ja, ko tur meklē kaut kādā veidā. Un par ko arī ņirgājās paši krievu baļķuškas, ja. Nu, teiksim, ka tādu ciemā, kur viens otru pazīst, tagad nesāks lasīt morāli, ja, vai arī kaut kādiem stāstiem par iepu un tā runāt, bet kur īstenībā viņa tas jautājums ir, tas, nu, kur viņš uzdod izmisumā, viss zaudēts un viss šie centieni, kur katrs ir centies kaut ko panākt labu, darīt labu, ja, savā veidā, bet tas mazais grēks, tā mazā, nu, kā saka, tā nepareizā rīcība, tas viss katra dzīvē, gan mēra, gan cilvēka, gan ģimenes, viss tie laulību pārkāpšanas un viss tā izmisuma pilnā dzīvē, kur tu sadzīvo, un tas finālā rada visu to nespēju, ja? Un tas ir tas lielais leviatāns, tas spēks, tā stihija, pret kuru tas cilvēks ir bezspēcīgs un kas tev pēc tam arī pašu samaļ. Ja? Un tur šajā jautājumā, kur tad ir tavs žēlsirdīgais Dievs, ja? Ko viņš uzdod, ja? Es nezinu, mans Dievs ir pie manis, ja? Viņš viņu pazīst, viņš ar viņu dzīvo, ja? Bet kur ir tavs Dievs, ko tu pielūdz? Un tas ir tas jautājums tāds, nu, kas šajā filmā ir ļoti spēcīgs un kā varbūt risinājums man tādā jautājumā, kāda te ir tas Dievs, kā cilvēki tik dažādos veidos. Jo, piemēram, tas mērs arī, ja, katru svētdienu viņš ir kā štik uz dievkalpojumu, uz izpaveļu, viņš ziedo, viņš atdod, viņš pat ceļ baznīcu, kā finālā uzceļ baznīcu. Tikai mans jautājums ir tas, kāpēc vietā, kur 100 kilometri nekas nav, tu nevar 40 metrus tālāk to baznīcu celt. Tas jautājums ir, kāpēc tieši vajag to vietu un to vienīgo māju. Nē, nu šajā filmā ir daudz nekonsekvenču, teiksim, un autors mums, nu, režisors vai scenārija autori, tā arī nepasaka, kas notika ar to nabaga Nikolaja sievu. Mēs zinām, ka viņa tika, nogalināta vai izdarīja pašnavību, bet mēs to līdz galam nezinām. Jā, un tāda, paviršība, ja tā ir sociālā, tā teikt, tomēr sociāli politiskā, drāma vai politiska kritika, tad, tas tā kā, nepienāktos tādai filmai. Bet es vienkārši saku, ka sākumā es tur saredzēju ļoti daudz nekonsekvenču, bet tā filma, protams, tā ir ļoti liela enerģetika, ļoti liels vizuāls spēks. Un tad, kad es to noskatījos kādu trešo reizi, es saku nedaudz, varbūt citādāk, uztvert visas tās kolīzijas un īstenībā tagad, dotajā brīdī, man šī filma ir par to, kā, nezinu, Dievs vai pasaules kārtība, liela kārtība, rīkojas it kā bezcerīgajā situācijā, lai cilvēks sāktu ticēt, es teiktu savā valodā, domāt pa īstam. Nevis atražot kaut kādus stereotipus, sociālus, politiskus, kulturālus, bet domāt patstāvīgi un pa īstam. Un vienīgais šis filmas varonis
ir tas Nikolais, Aleksija Serebrikova, lieliskā izpildījumā, visi pārējie personāži, ieskaitot viņa sievu, ieskaitot mēru un visus pārējos, ir tikai statisti. Un īstenībā, ja iedomāties, ja nebūtu tā ļaunā mēra, nebūtu to noziedzīgo draugu, nodevīgo draugu, kuri īstenībā tiek parādīts, ka visi viņu nodod. Bet, ja viss būtu kārtībā, tad tur būtu viņam īsta laime. Un mēs saprotam, ka diez vai, bet reāli tās virzošais spēks, kura simbols ir, nezinu, Leviatāns vispār ir tāds ļoti ambivalents tēls, kurā var saredzēt gan Antikristu, nelabo, ir dažas interpretācijas, bet varbūt arī saredzēt to Dieva spēku. Es nezinu, kā tas ir teoloģiski pareizi, bet šeit filmā mums parāda, kā tiek lietota, kā tiek sakārtota lietu norise, lai cilvēks sāktu domāt. Tas Nikolais, viņš nonāktu konfrontācijā ar sevi un varbūt kaut kas sanāks. Un ja sanāks, tad vairs nebūs tās Krievijas tumsības, kura tika parādīta, būs pavisam kaut kāda jauna dzīve, jauna pasaule. Šajā ziņā šīs filmas fināls ir kaut kur līdzīgs, varbūt Dostojevska nozieguma un soda finālam, kad tur it kā tiek paveras kaut kādā perspektīvā, jau katorgā. Varbūt cietumā Nikolajam, jo īstenībā, ja dzīve ārpus cietuma ir tāda, tad varbūt cietums nav tik baismīga vieta. Pirmā reize es arī to tā neievēroju, ja tas man nebija tik svarīgi, bet šoreiz noskatoties, es ļoti labi tos, vismaz jau es biju tendēts tā jau ieraudzīju to, ka tas dēls ir tas, kas īstenībā ir noslapkojis. Arī vietā, kur viņam paziņoja par to, ka instruments arī ir atrasts, ja, ka viņš nožēlo, kad viņš saprot to savu kļūdu vai kā. Tā kā tā ir arī tāda, kā saka, izpirkšana vai kā saka, dēla vietā, ka viņš arī aiziet arī cietumā. Tā neskaidrība, apzināta neskaidrība, vai tas ir plus vai tomēr minus šajā vietā, ka mēs līdz galam nevaram saprast, vai tā bija slepkavība vai pašnāvība, un pēc tam tika, tā teikt, inscenēts. Mums nekas netiek pateikts, vienīgais, ka tas sievas Liļas līnija filma ir vispār raksturīga Zviaģincevam, ja jūs esat redzējuši viņas pārējas filmas, kā tā, sievišķīga daba, kura mēdz arī nodot, un šī līnija arī šeit ir klāt, un tik tiešām tā ir vienkārši tā Nikolaja ciešanas, bet arī uz kurieni vedīs tas Nikolaja ceļš, tā viņa pasija, varētu teikt. To mēs arī nezinām. Bet varbūt kādi jautājumi ir no zāles. Atļaujas, es gribu pateikt dažas lietas. Pirmkārt, par to ļaunumu apzināšanos, kas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka tas nelabais ir, vai Leviatāns, vai Pūķis ļauns, vai to apzināties. Agrāk kristībās brīnījos, ka ir mazs bērns kristot, kas saka, izej ļaunais gars un dod vietu labajam garam. Ja? Tas ļaunais gars iekšā un otra lieta, ko es esmu daudz arī dažādas materiālus un intervijas ar režisoru lasījusi. Tas, ko viņš pasaka, viņam lielākais, tu teici, ka varbūt ir tur tā cerība, bet tas, ka cilvēkam pēc tam vairs nav bailes. Ka filma beidzās kaut cietums un kaut kas, un sieva ir mirusi un tā, bet ka nav vairs cilvēkam bailes, ka cilvēks uzrošinās, ka cilvēks, kaut kādā veidā, tad tās visas bībeles vietas patiesīgi darīšot brīvas, un ko tajā uzstādījā baznīcā, tās viekulības mācītājs runā tā viena lieta, bet īstenībā kā tiešām ir, un